Ģeometrisko ķermeņu kombinācija. Viens no šiem ķermeņiem noteikti ir rotācijas figūra. 16. gadā valsts eksāmenā bija uzdevums regulāri trīsstūra prizma, kurā ir ievilkta lode, lodes rādījus 15 cm. Kāds ir prizmas augstums? Tad ar regulāru trīsstūra prizmu tas nozīmē, ka pamati ir ar vienādiem malu garumiem. Tātad vienādu malu trīsstūri pamatā ir. Ja mēs tagad paskatāmies no sāna uz mūsu prizmu, tad mums sanāk, ka divi no centra uz malām, divi rādiusi, ir viens augstums. Augstumu mēs varam izreikināt kā divus rādiusus. Un tā kā mēs šos rādiusus zinām, mums ir dot 15 cm, tad augstums mums ir 30 cm. Atbildi jāsaka vai jāraksta rakstiski. Tad prizmas augstums ir 30 cm. Bet, ja mums būtu dots tikai tas, ka mala ir A, šim vienādu malu trīsstūrim, tad lodes rādiusu var izreikināt ar pamatā ievilktas regulārā trīsstūrī pamatiņā ievilktas lodes rādijus, tas būs vienāds. Ar A sakne no 3 dalīts ar 6. Un attiecīgi šādai prizmai augstums, tāpat tās būs divi lodes rādijusi, kas ir vienāds ar pamata malas garumu A, reiz sakne no 3 dalīts ar 3. Šīs formulas var noderēt, ja ir dots uzdevumā nevis lodes rādījus, bet tas ir jānosaka, ja ir zināma pamata mala. Vēl divi uzdevumi par šo tēmu. Regulāra četrstūra prizma ievilkta cilindrā. Prizmas augstums 8 cm un pamata malas garums ir 8 cm. Aprēķināt cilindra tilpumu. Nu, protams, tas ir loģiski, ka regulārai četrstūra prizmai augstums būs 8 cm. Un loģiski, ka pamata malas garums ir 8 cm. Jo regulāra četrstūra prizma mums ir kups. Kā mēs varam aprēķināt cilindra tilpumu? Sāksim ar to, ka mūsu prizmas augstums ir vienāds ar cilindra augstumu, jo cilindra pamati riņķi satur kuba skaldnes. Nu, un tas mums ir dots, ka tas ir 8 cm. Un vispār cilindra tilpumu mēs rēķinam pamata laukums reiz augstums. Pi ar kvadrātā reiz H. Un no šī visa, lai izrēķinātu cilindru tilpumu, mums pietrūks tikai rādījus, kur mēs varam iegūt rādījus. Ja mēs skatāmies uz, nu, teiksim, pamatu, kurā ir attēlots gan cilindru pamats, gan kuba pamats, tad rādījus mums ir puse no diagonālas. Cilindra rādījus šādā gadījumā mums ir viena puse no kvadrāta diagonālas garuma. Bet kvadrāta diagonālas garums mums ir A saknes no 2. Tātad mēs varam izrēķināt cilindra rādījusu, kas ir A saknes no 2 dalīts ar 2. Attiecīgi ievietojot skaitli iekšā, 8 saknes no 2 dalīts ar 2 ir 4 saknes no 2 centimetri. Tāds mums ir rādījus. Un tad atliek tikai noteikti cilindru tilpumu. Tad pēc formuliņas pi reiz rādījus kvadrātā, 4 saknes no 2 kvadrātā, reiz augstums. Nu, un sarēķinam, ka tas ir 256 pi kubikcentimetri. Ja eksāmenā būs prasīts izrēķināt precīzu skaitli, un būs pateikts, cik ņemt pi,
vai ar zinātnisko kalkulātoru ņemsiet precīzu vērtību. Tad, protams, attiecīgi vēl tālāk ir jāizrēķina, cik tas būs skaitliskā izteiksmē, un jādod atbilde. Cilindra tilpums ir 256 pi kubikcentimetri. Un vēl viens uzdevums. Taisnas prizmas pamatā ir taisnaņa trīsstūrs ar katatēm 8 un 15 centimetri. Aprēķina prizmai apvilkta cilindra rādījus un prizmā ievilkta cilindra rādījus. Un pievēršam uzmanību. Tad, kad ir abi figurai, tad apvilkts parasti ir lielais riņķa līnijas R burts rādījus un mazais ir mazais burtiņš. Nu, tad rēķināsim pa 2 soļiem. Mēs zinām, ka taisnlaņa trīsstūrim apvilktas riņķa līnijas centrs atrodas hipotenūzas vidū, viduspunktā. Rādījus apvilktē riņķa līnijai būs hipotenūza dalīts ar 2, bet hipotenūzu mēs varam izreikināt taisnlaņa trīsstūri ar Pitagora teorēmu. Tātad attiecīgi BC mums būs sakne no 8 kvadrātā plus 15 kvadrātā, katašu kvadrātu summa. Un tas ir sakne no 289 un vienāds ar 17 centimetriem. Hipotenūzas garums mums ir 17 centimetri. Tātad apvilktas riņķa līnijas rādījus mums būs 17 dalīts ar 2, jo mums bija formuliņa. 8,5 centimetri. Apvilktas riņķa līnijas rādījus ir 8,5 centimetri. Un tālāk ievilktu cilindru mēs meklēsim. Tad tas bija apvilkta cilindra rādījus. Ievilkta cilindra rādījus. Ievilktam R mazais. Pierakstīšu, ka ievilktam, lai neaizmirstās un nesajūk. Ir specifiska formula, trīsstūra laukums dalīts ar pusperimetrs. Kāds mums ir trīsstūra laukums? Ja mēs skatāmies šajā bildītē, kur tas mums ir taisnais leņķis, A leņķis ir taisnais, tad trīsstūra laukums ir pamats reiz augstums. AC reiz AB un kā visiem trīsstūrīšiem dalīts ar 2. Tas ir 8 reiz 15, abas katetes sareizinām, dalīts ar 2, ir 60 kvadrātcentimetri. Tāda vēl formulā mums pietrūks pusperimetrs, un mēs zinām, ka mums pusperimetrs ir malu garumu summa dalīts ar 2. 8 plus 15, mēs pirms brīža rēķinājām, ka hipotenūze ir 17. Šī summa dalīts ar 2, mēs iegūstam 20 centimetrus. Un šo atliek ievietot mūsu formuliņā, kur mums bija skaitītajā trīsstūra laukums un saucējā bija pusperimetrs. 60 dalīts ar 20 ir 3 centimetri. Ievilkta cilindra rādījus mums ir 3 centimetri. Šo atbildi mēs pierakstam. Un vēl papildus, bieži uzdevumos LV tiek atgādināta, ielikt riņķa līnijas rādījus aprēķināšanas formulas, ievilktai riņķa līnijai, regulāram trīsstūrim, jebkuram arī taisnleņķa trīsstūrim, un tur ir akurāt šīs te trīsstūra laukums dalīts pusperimetrs. Taisnleņķa trīsstūra formula nekad neesot bijusi formulas lapā. Kvadrātam, protams, rādījus ir puse no malas garuma, rombam puse no augstuma vai tieši tāpatās romba laukums dalīts ar pusperimetrs. Nu, un regulāram sešstūrim arī attiecīgi R ir A sakne no 3 dalīts ar 2.
Un formulās, kur ir pirmajās un regulāri 3 stūra augstumi ir doti, apzīmēti ar mazo H burtu. Tas īsumā par uzdevumiem valsts eksāmenā par ģeometrisko ķermeņa kombināciju. Tas arī ir viss. Paldies par uzmanību!